Labvakar, dāmas un kungi! Mēs, jeb es un mans mazizglītotais politiskais oponents. Šī tēma mums noskaidrojās Trumpa ievēlēšanas sakarā. Nepieciešamība pēc tās vairoja pagājušā gada nesekmīgā demos otrā sesija, kas ir mēs. Tajā tikai Apala kunga referātā pieskārāmies pašam galvenajam. Varbūt par tēmu ir tik neierasti runāt, tāpēc, ka tā ir tik banāli vienkārša un daudziem gan jau šķiet bērnišķīgi naiva. Proti, ka ir jāsarunājas. Jā, mēs šeit rīkojam konferences, kuru mērķis ir mainīt politisko kultūru, tas ir mūsu pašu politisko uzvedību. Mēs aicinām politisko latvietu pieaugt, tieši tik vienkārši. Demos nav politehnologu konferences, mūs neinteresē apspriest, kas jādara, lai iegūtu varu, jo tas ir skaidrs, demokrātijā tas nozīmē iekarot vēlētāju simpātijas. Mūs interesē, lai uzvarētāja realizētā politika nevestu valsti uz bankrotu, kā to ilustrējām iepriekšējā sesijā. Lai uzvarētāja politika atbilstu sabiedrības labākajām interesēm un sabiedrība būtu gandarīta par politisko procesu. Lai nenotiktu kā ar demokrātiem ASV, labas uzvarētāja politikas tapšanai ir nepieciešams, lai uzvarētājs sarunātos arī ar zaudētājiem. Tātad šī demos sesija ir par to, ka vajag sarunāties. Tāpēc grūti nevilkt paralēles starp tēmu un pēdējo 2 nedēļu notikumiem demos virtuvē, kuras durvis ar skaļu publisku blīkšķi aizcirtuši 2 rīkošanā iesaistīti cilvēki. Ļoti iespējams, ka tas viss ir liels pārpratums, bet sausais atlikums ir šāds. Vienā gadījumā izskanēja ultimāts, ka etnisko nacionālismu šajos laikos kategoriski aizliegts kritizēt. Otrajā kaut kas līdzīgs, ka tēmai jāiet ar lielu līkumu un vēl kategoriska prasība, ka konferencē nedrīkst uzstāties viens no cilvēkiem, ko šovakar dzirdēsiet. Sociālmediju publikas asā reakcija uz šiem paziņojumiem liecina, ka ne visi līdzšinējie demos dalībnieki ir vārdu brīvības vai konservatīvajiem piedienīgas lēnprātības cienītāji. Epiteti žēlot netika. Varbūt šis vakars būs demos beigas, bet varbūt šis ir pagrieziena punkts. Kāds gudrs vīrs ir teicis, ka politiskas kustības panākuma pamatā ir veiksmīga attīrīšanās no radikāļiem. Visi, kas zināja par šo skandālu un tāpat ir šodien šeit ieradušies, jo īpaši runātāji, paldies jums par uzticēšanos. Tātad mēs, jeb es un mans mazizglītotais politiskais oponents. Es un tas, kas manā ieskatā ir mazizglītots, pārgudrs, dezinformēts, nopirkts, infantīls, kreiss, progresīvs, atpalicis, konservatīvs, manā ieskatā nepareizi konservatīvs, radikāls vai vēl nezinu kāds. Mēs abi ar viņu politiski esam vienlaicīgi arī kaut kas viens, proti mēs. Kāpēc to ir svarīgi apzināties? Lai mēs varētu ne tikai apsaukāties, bet arī produktīvi strīdēties un nebaidīties, ka oponenta atšķirīgais viedoklis apdraud mūsu līdzās pastāvēšanu. Mēs ir demokrātiskai politikai nepieciešamais mehāniskais priekšnosacījums. Ja nav mēs, tad ir vairākuma despotija. Proti vairākums dara to, ko grib. Rodžers Skrūta un mēs ir izpratne par savstarpējo atkarību, kopīgo mantojumu un saistītajiem likteņiem. Un nemazāk svarīgi, mēs, kā plašākā visas pilsoņas ietvarošā identitāte, ir par rietumu pasaules rūgtajām pieredzēm ar šaurākām kolektīvās politiskās identitātes izpratnēm. Un Skrūta un mēs nav robežu atvēršana visiem vai kādu šaurāku identitāšu iznīcināšanu. Skrūtons salīdzina kolektīvo identitāti ar ģimeni. Ģimenes locekļi ir kopā ne tāpēc, ka paši racionāli izvēlējušies tā būt, un tomēr viņi paliek kopā pat tad, ja viņiem ir stipras domstarpības lielos jautājumos, jo ir kaut kas viņi ir pirms vēl radies strīds. Līdzīgi kā pirms ģimenes politiskajiem strīdiem stāv neizvēlēta saistība būt kopā, tā pirms politiskiem strīdiem plašākā sabiedrībā nāk apzināšanās, ka esam un būsim līdzās ne pēc pašu izvēles, un tajā lietā ar otru esam vienādi. Atgādinu, ka demos ir politiska konference. Ar vārdu politika mēs saprotam sabiedrības organizācijas uzdevumu, kurā nav vienas pareizās izrēķināmās atbildes. Ar politiku saprotam procesu, kurā tiek salāgot līdzās dzīvojošo konfliktējošie priekšstati par sabiedrības organizāciju.
politiskais oponents vakar nosaukumā līdz ar to ir nevis tikai tas, kurš Jēkaba ielā klausās premjeras ieteikumus gremošanas trakta jautājumos, bet jebkurš šeit klātesošais. Noslēgumā pirms nodošu vadības grožus vakar īstajam vadītājam atļaušos piedāvāt arī vienu savu tēzi zem šī vakara tēmas. Te arī vēlos īpaši uzsvērt, ka demos virtuves peripētīs nav šī vakara tēma. Katrs runātājs pārstāv sevi, jautājumi par demos virzību šodien netiks apspriesti. Nemazums skandālu uz līdzenas vietas rodas, kad paņem kāda cita sacīto un izplata to tālāk, tā teikt, izrautu no konteksta. Piemēram, ekrāns šāviņš vai īsts steidzīgam lasītājam uztverams citāts. Aizstāvoties kliedzēju parasti aicina iepazīties ar visu saturu, no kura fragments izrauts, ar apstākļiem, kādos tas tapis un tā tālāk. Bet kā ar kontekstu cilvēks, līdzcilvēks? Proti, kā būtu, ja mēs pārstātu automātiski uzskatīt otru cilvēku par eksistenciālu ienaidnieku, hibrīdu kara kareivi ar pretvalstiskiem nodomiem? Kā būtu vispirms pieņemt, ka mēs vienkārši nesaprotam otra domu gājienu? Vai ka otrs ir vienkārši jauns un nezinošs? Nils Konstantīnovs šovakar mums sola vēlāk pastāstīt, ka savā ziņā mēs dzīvojam pusauģu sabiedrībā. Jā, mēs uzvedamies kā pusauģi, bet man ir jautājums. Vai šodien vispār vēl spējam atļaut otram būt jaunam? Un tātad kaut kādā ziņā dumjam? Vai tiešām mēs gaidām, ka visiem, kas publiski izsakās, no pirmās dienas ir jābūt tieši mūsu vecumā un briedumā? Paldies! Un tagad vārds vakar vadītājiem Rīgas Stradiņu Universitātes sociālo zinātņu fakultātes docētājam, asociētajam profesoram Romānam Putānam. Viņš arī vadīja Kodoks priekšvēlēšanu debati 2022. gadā, kā daudz zina. Jā, paldies! Paldies! Es šajā daļā gari nerunāšu, tūlīt arī vērsim pie ragiem otrajā daļā. Vienīgais vēlos laikam pateikt, ka paldies par iespēju un es priecājos līdzatbildīgi piedalīties šajā mūsu kopīgajā procesā. Un tagad aicināšu mūsu zibens runātājus. Kārtību esam redzējuši. Zibens runātājiem šīs mazās zibens runas 3 līdz 5 minūtes, kuru noslēgumā mums skanēs zvani, tad arī aicinu zibens runu beigt un aicināšu arī nākamo runātāju. Un kā pirmo aicinu Edmundu Apsolonu, sabiedrisko mediju ombudu un monogrāfijas konstruktīvā komunikācija prasme veidot dialogu autoru. Lūdzu. Paldies. Es ceru, ka nākamais ir Vēns. Jā, pēc auguma mēs tagad. Jā, man ir liels prieks šeit būt, un tad, kad es saņēmu uzaicinājumu un pavirši caurskatīju konferences nosaukumu, tad tajā nosaukumā man likās tiek pieminēts es kā tas nekompetentais oponents, bet tad es iedziļinājos uzaicinājumā nopietnāk un sapratu, ka šis virsraksts ir domāts ironiski, pašironiski. Lūk, bet ielūgumā bija stingri norādīts, ka es nedrīkstu uzstāties ar kādu akadēmisku referātu, un tāpēc esmu sagatavojis jums stāstu no popkultūras. Un šis stāsts būs par vienu ļoti būtisku nosacījumu tam, lai varētu sarunāties, saprasties un sadarboties cilvēki, kuri šķietami ir pilnīgi atšķirīgās pozīcijās, ar pilnīgi atšķirīgiem uzskatiem un nesavienojumiem viedokļiem kritiskos jautājumos. Un tas stāsts no popkultūras būs par pirms 3-4 gadiem iznākušu samērā vidēji populāru Amerikas seriālu ar nosaukumu Teds Lasso. Teds Lasso bija amerikāņu futbola treneris no Kansas Cityjas, kur uzaicināja vadīt Anglijas Premjerlīgas futbola komandu. Jūs labi saprotat, ka starp amerikāņu futbolu un Anglijas un Eiropas futbolu vienīgā līdzība ir nosaukumā. Citādi tā ir pilnīgi cita spēle. Lūk, un tad šis būtībā nekompetentais treneris, kas bija šajā seriālā tāda komiskā figūra, viņam ļoti patika bārstīt dažādas gudrības.
Un šīs gudrības izraus no konteksta īstenībā skanēja kā pēdējās banalitātes. Taču nereti konkrētajā situācijā šie viņa atzinumi bija aizdomāšanās vērti. Un gribu pieminēt vienu epizodi, tā ir iespējams viena no labākajām epizodēm šajā seriālā, kur darbība norisinās Anglijas pabā, spēlējot šautriņu spēli. Un šis komiskais personāžs, viņš citē Voltu Vitmenu. Viņš citē Voltu Vitmenu teikto, neesiet nosūdoši, esiet ieinteresēti. Lūk, es domāju, šajā brīdī viņš nejauši noformulēja vienu ļoti būtisku nosacījumu tam, lai sarunātos, saprastos un sadarboties citādie. Ja? Tā ir attieksme. Attieksme pret otru personu, ieinteresēta attieksme. Jo tajā brīdī, kad mēs sastopamies ar uzskatiem, kas ir pilnīgi pretēji mūsējiem, atšķirīgi mūsējiem, mūsu dabiskā reakcija, protams, ir vai nu bēgt no šiem uzskatiem, ignorēt šos uzskatus, vai gluži pretēji karot ar šiem uzskatiem, cīnīties ar viņiem, kritizēt tos, jebkādā veidā censties diskriminēt šos te uzskatus. Bet šī komiskā figūra saka, esiet ieinteresēti, jo tajā brīdī, kad jūs sākat ieinteresēties par otra cilvēka atšķirīgiem viedokļiem, iespējams jūs pamanīsiet to, ka neskatoties uz viedokļu atšķirību, ir kaut kādi jautājumi, kuros jūsu domas īstenībā nedalās. Ja? Un šie te jautājumi ir tie, kas ļauj no tā es un viņš nonākt pie tā mēs. Tie ir tie jautājumi, kas veido tos saskarsmes punktus, kurus var izmantot kā platformu tam, lai atšķirīgi uzskata cilvēki sāktu sarunāties, sāktu sadarbotos cits ar citu un varētu kopīgi nonākt pie kopīgiem lēmumiem tajos jautājumos, kur ir kritiski svarīgi abām iesaistītajām pusēm. Lūk, tātad pirmais nosacījums, ko es gribu teikt, esiet ieinteresēti, neesiet nosodoši. Es iekļāvos laikā? Jā, zvani vēl nav bijuši. 5 minūtes ir. Ir vēl viena īsa pēdējā frāze, ar ko. Paldies par uzmanību. Paldies. To mikrofonu gan vēl man būs jālaiž zemāk, jo viens nebūs nākamais. Paldies Apsolona kungam. Pie šī mēs noteikti atgriezīsimies jautājuma daļā. Mēģināsim arī krietni vēl dramatiskāk izaicināt šo it kā vienkāršo aicinājumu. Bet kā nākamo zibens runātājus aicina Elvīru Šimfu, filozofi, Latvijas Universitātes docenti. Lūdzu. Paldies. Tātad, lai sāktu, nevajag gaidīt zvanu. Zvans tikai uz beigām. Nu labi, kā mums skanēs zvans. Citiem vārdiem. Tātad, mana zibens runa ir veidota kā iebildums pieņēmumam, ka mākslu un zinātņu, izsakoties Žana Žaka Ruso vārdiem, viņam ir šis 1750. gadā tapušais apcerējums par mākslu un zinātņu kritiku, kurā viņš argumentē par to, ka mākslu un zinātņu attīstība drīzāk degradē cilvēkus nekā atbalsta vai palīdz viņiem morāli uzlabot savu stāvokli vai savu morālo pozīciju. Un tātad mana tēze ir tāda, ka mākslu un zinātņu pārstāvju atbalsts noteiktām politiskām partijām vai runājot vispārīgāk politiskām ideoloģijām neļauj mums izdarīt nekādus secinājumus par šo politisko partiju vai politisko ideju tātad kvalitāti, par to, ka tās ir labāk vai sliktāk pamatotas ideoloģijas, morālā ziņā labākas vai sliktākas ideoloģijas. Tādēļ, ka mākslu un zinātņu pārstāvi, un drīzāk es runāju par cilvēkiem, kuri šajās jomās strādā profesionāli, tātad tas ir viņu darbs, par ko viņi tiek atalgoti, pārsvarā galvenokārt no valsts budžeta līdzekļiem, dažkārt arī privāti, bet lielākoties tomēr no publiskiem līdzekļiem, tādēļ, ka pirmkārt viņiem piemīt ļoti, ja viņi dzīvo ļoti specifisku dzīvi. Viņi dzīvo specifiskos apstākļos, kas drīzāk salīdzinājumā ar lielāko cilvēku daļu ir izņēmumu dzīve. Pārsvarā lielākoties viņi ir labāk situēti, viņiem ir cita attieksme, cits skatījums uz dzīvi, tādēļ viņu politiskās izvēles
nevar būt un nav nepieciešami saistošas lielākai cilvēku vai valsts iedzīvotāju daļai. Tas būtu ļoti īpatnēji, ja tas tā būtu. Un otrkārt tādēļ, kas man liekas ievērojami svarīgāks arguments, proti mākslu un zinātņu pārstāvji ir vairāk tendēti atbalstīt tos politiskos spēkus, partijas, vai ne, kurām ir teikšana par institūcijām, kurās šie cilvēki strādā. Viņiem ir tendence tātad atbalstīt to varu, kas nosaka par viņu darbu un viņu darba apstākļiem. Varētu izdarīt secinājumu, paušāli, kā vācieši saka, ka tas ir tādēļ, ka viņi ir īpaši gļēvi, un es nebūtu pirmā, kas izdara šādu secinājumu, bet nē, drīzāk, ja mēs runājam par gļēvulību vai drosmi, kas piemīt šo aprindu pārstāvjiem, es nedomāju, ka tā viņiem piemīt lielākā vai mazākā mērā kā cilvēkiem, kas nedarbojas profesionāli šajās jomās. Bet es domāju, ka šie ir cilvēki, mākslu un zinātņu pārstāvi, kuriem ievērojami vairāk jāriskē, ievērojami vairāk viņu gadījumā ir likts uz spēles, lai gadījumā, ja viņi uzskatītu par nepieciešamu, viņi varētu iebilst kādai politiskai varai, kas tieši nosaka pār viņu institūciju. Tāpēc, ka viņi ir trauslāki. Citiem vārdiem, Rimī kasiere vienmēr atradīs darbu, kaut vai Maksimā. Profesors humanitārajās un sociālās zinātnēs var neatrast darbu, tad, ja viņš pazaudēs esošo. Neteiksim, ka viņu vienmēr gaida atplestām rokām citas prestižas valsts universitāte. Citiem vārdiem, viņi ilgi strādā, tā ir tāda cilvēku šķira vai grupa, kuriem ir noteikts talants, bet viņi arī ļoti ilgi un daudz strādā. Un, lai viņi nonāktu tajās pozīcijās, kurās viņi ir, kļūtu par profesoriem vai teātru direktoriem, vai sazinu, ko vēl tādu, ko uzskata par prestižu, ir ne tikai šis darba faktors, gadiem ilgi, bet arī veiksmes faktors, protams. Viņi tātad ļoti daudz iegulda, un iespēja kaut ko sasniegt ir ļoti maza. Un, kad tas ir sasniegts, tad riskēt ar šo sasniegto politisku iemeslu dēļ, tādēļ, ka tev nepatīk tas, ko tava institūcija tev liek darīt, kaut kādu politisko pārmaiņu rezultātā, viņi nav orientēti uz to. Tādēļ, ka likmes ir augstākas šajā gadījumā. Tādēļ man šķiet, tas ir maldīgi un nepareizi domāt, ka ja šo jomu pārstāvi atbalsta kādu noteiktu partiju, spēku, ideoloģiju, vienalga, sauciet to kā gribat, tad tas mums ļauj kaut ko pozitīvu secināt par šo konkrēto partiju vai ideoloģiju. Kā tas mēdz būt ASV gadījumā? Tas taču ir šīs mūsdienu, vai nevis mūsdienu, bet šodienas sarunas konteksts, ASV vēlēšanas. Bieži tiek uzsvērts, ka lūk, akadēmiskās aprindas ASV atbalsta demokrātisko partiju. Tā it kā tas pats par sevi būtu kaut kāds apliecinājums tam, ka šī demokrātiskā partija ir kaut kādā veidā labāka nekā republikāniskā, kas, protams, ir smieklīgi. Vienīgais secinājums, ko mēs varam no šī apstākļa izdarīt, ir tas, ka acīm redzot demokrātiskā partija ievērojami lielākā mērā nosaka vai valda par institūcijām, kurās strādā šie akadēmiķi. Tas ir vienīgais secinājums, ko mēs varam izdarīt. Tas arī viss. Paldies! Paldies! Es aicinu, lai arī pagaidām tā varbūt neizskatās kā saruna, jo tās ir zibens runas, bet otrā daļa būs sarunīgāka, un tajā mēs apspriedīsim jautājumus, un paldies jau šiem diviem zibens runātājiem, kas šos jautājumus mums arī ģenerē un tādu dziļumu iedod, bet es aicinu arī katru apdomāt tos jautājumus, kas te rodās, arī veikt piezīmes, ko es pats arī daru, un starp pirmo un otro daļu būs pauze ar papildinājumiem uz galdiem, ar kuriem tad var arī apspriest šo zibens runu domas, iespējams arī precizēt pie runātājiem. Kā trešo runātāju, ceļot mikrofonu augstāk, es aicinu Ventu Sīli, filozofu un RSU Rīgas Tradiņu universitātes asociēto profesoru. Lūdzu,
Jā, paldies par aplausiem. To es saku tādēļ, ka tajā brīdī, kad tika izklāstīts, ka te bija kaut kādi strīdi par dažādiem kandidātiem, man kāpēc likās, ka runa ir par mani, bet varbūt tas ir vienkārši mans nekontrolētais ego. Tāpēc, jā, teiksim tā, nezinu, vai arī otrādi zinu, bet negribu atzīties. Kāpēc tas tā varētu būt? Es ceru, ka šīs dienas runa kaut ko paskaidros šajā visā. Redziet, es neesmu tikai Stradiņu universitātes asociētais profesors, es esmu arī Junga analītiskās psiholoģijas institūta students, kurš nav īpaši tālu vairs no Junga analītiskās psiholoģijas terapeita diploma saņemšanas. Vienlaikus es esmu arī maģistratūras students tai pašā Rīgas Stradiņu universitātē. Un es to visu jums saku tāpēc, ka diezgan bieži mana pirmā izglītība, kas ir filozofija, ir ievedusi man diezgan mežonīgos strīdos ar cilvēkiem, kurus es, kā šeit runātāji jau pieminēju, nemēģināju redzēt kā interesantus un ziņkārīgus. Un jūs varbūt smiesieties, varbūt tieši otrādi iekritīsiet galīgā neticībā, ja es jums teikšu, ka šodien es esmu atnācis runāt par konfluenci. Tā nav gluži mana ideja. Mēs te esam domu biedru grupa, Kaspars Eichmanis, Mārtiņš Mintaurs, Ainārs Ēglis un Meisteri un vēl daži citi. Un runa būs par saplūsmi. Konfluence burtiskā tulkojumā nozīmē saplūsme. Sākšu ar divām pamatpremisām. Ārējie draudi, proti pasaules ģeopolitisko struktūru sairums, pandēmija, hibrīda karš un iekšējie draudi. Ekonomiskās izaugsmes trūkums, sabiedrības šķelšanās, uzticības zudums valsts institūcijām un iedzīvotāju skaita samazināšanās. Sastopoties ar šādiem aizlūzumiem un pārāvumiem, un es uzsveru to, es domāju, ka mēs esam tādās krustcelēs, lai neteiktu sprukās, kādās mēs sen neesam bijuši. Nākas no jaunas atgriezties pie jautājuma. Varbūt, ka ir jēga meklēt kopīgu valodu. Varbūt ir jēga noformulēt vēlreiz kaut kādu vērtību un principu minimumu, ko es sauktu par garīgo kodolu, kas ļautu pirmkārt saglabāt Latvijas valsti, Latvijas valsts kopienu, neļaujot tai sabrukt iekšējo konfliktu un pretrunu priekšā. Un otrs, veicināt Latvijas ekonomisko uzplaukumu, bez kura nav iedomājama latviešu valodas un kultūras turpmākā eksistence. Ar to es domāju absolūti nopietni. Pēc 20 gadiem, ja mēs nebūsim kaut ko lādzīgi izdarījuši, šai valstī nebūs jēgas, ne šādā formātā katrā ziņā. Manuprāt, spēcīgas ekonomikas valstiskais uzdevums Latvijā ir nekas cits kā latviešu valodā notiekošās kultūras radīšana un uzturēšana. Valsts un sabiedrība ir tā infrastruktūra, kas ar saviem resursiem uztur latviešu valodā notiekošo kultūru. Tādējādi Latvijas valsts ir primāri latviešu valodas un kultūras projekts. Nevis politiska organizācija, jo šeit mēs varam instalēt jebkuru citu. Būtībā vienīgais, kas mums sniedz kaut kādu jēgu, ir tieši latviskums un latviešu valoda. Tas nenozīmē, ka es runāju par absolūti monoetnisku valsti, līdz tam es vēlāk nonākšu. Iepriekšējo gadu izaicinājumi parādījuši, ka Latvijas sabiedrība ir spējīga šķelties un nevienoties par absolūti jebko. Pirms pandēmijas periodā tas pat bija kaut kādā ziņā normāli, jo tas nepārsniedza politiski izglītotu skepticismu robežu. Šāda sašķeltība faktiski piederēja pie modernās demokrātijas politiskās kultūras. Galu galā demokrātija paredz zināmu viedokļu plurālismu, tā ir diskusijas starp dažādiem pasaules uzskatiem. Taču jaunajos apstākļos, un tas ir tas, kāpēc es esmu šeit, kāpēc es piekrītu, jo es ļoti labi zinu, ka mani kandidatūra izsauc diezgan pamatīgas diskusijas, ir tas, ka tie, kas varbūt kādu brīdi iepriekš sevi redzēja, kā liberālo ideju aizstāvi, ir pēdējos gados pieredzējuši, kā šīs idejas būtībā pārvēršas par savu veidu jauno konjunktūru un veidu, kā izreikināties ar pretiniekiem, varbūt tā varētu teikt. Tas nevar izsaukt neko citu kā riebumu. Šie konjunktūras liberāļi, kam ir liberālis par ļoti maz sakara, tie ir diezgan droši nopelnījuši terminu liberāli fašisti. Es piesakos kā viens no tiem. Esmu pieķerts un vainīgs šajā. Tagad domāsim, ko tālāk darīt. Pirms 100 gadiem, kad tika dibināta Latvijas valsts, cilvēkiem
atradās veids, kā viņi varēja vienoties. Viņiem bija kaut kāda kopīga kultūras, politiskie un sabiedriskie dzīves mērķi. 39 deputāti, viņu vidū zemkopi, skolotāji, agronomi, juristi, karavīri, ārsti, inženieri, banku darbinieki, spēja kaut kā sarunāt. Vai mūsdienās? Nezinu. Arī tajā laikā pastāvēja politiskā konkurence, un arī toreiz Latvija nebija mononacionāla valsts, starp citu pat lielākā mērā nekā tagad. Proti tās dibināšana nebūtu iespējama bez spēcīgas valsts gribas un identitātes apziņas. Līdzīga veida griba un vienotība bija nepieciešama arī 90. gadā, lai neatkarību atjaunotu. Tātad bija izveidojies sabiedriskais līgums, kas ļāva šos mērķus sasniegt. Un šādam līgumam un no tā izrietošajai vienotībai ir nepieciešama cieņa, uzticēšanās un iesaistīšanās politikā pretējiem vēlmei palikt kaut kur malā un noskatīties uz to visu no atstatumu. Tātad pamatā ir spēja veidot dialogu, meklēt līdzsvaru starp individu un sabiedrības interesēm un balstīties kaut kādā kopīgā vīzijā par Latvijas valsts nākotni. Un šī vienotība ir ne tikai vēsturiska nepieciešamība, bet arī mūsdienīga atbilde uz globāliem un lokāliem izaicinājumiem. Un tad es piedāvāju konfluences pieeju. Šīs atplūsmas pieeja balstās uz ideju, ka sabiedrības pastāvēšana ir nepieciešama ilgtspējīga dažādu redzējumu, interešu un vērtību apvienošana, lai radītu kaut kādu kopēju mērķu un virzību. Konfluence necenšas dzēst dažādību vai konfliktus, bet atzīst, ka konfliktu konstruktīvā integrācija un līdzsvars starp dažādām perspektīvām var kļūt par vienotības avotu. Kopīgie pamati, jeb fundamentālās vērtības, kas vienotu kopienu, būtu šādi. Taisnīgums, cieņa, solidaritāte un valsts ilgspēja, kas balstīta izcilā izglītībā un spēcīgā ekonomikā. Un tad mēģināšu īsumā raksturot, kā šī konfluence varētu izskatīties. Tad dažādība. Pirmkārt, ir ideja, ka neviens indivīds vai grupa nepārstāv visu patiesību vai intereses. Šis apgalvojums, manuprāt, būtu jāatmet un jāpasaka, ka tā ir kaut kāda daļa, ko es pārstāvu, un es nevaru nekādā veidā pretendēt uz visu kopumu. Otrs, dažādība ir resurss, nevis drauds. Mūsu atšķirības ir vērtīgs resurss jaunu risinājumu radīšanai un iespējama priekšrocība globālās konkurences apstākļos, jo mēs esam dažādāki, jo latvieši ir dažādāki, jo mēs esam interesantāki un spējīgāki uztvert pasaules virzības un vektorus. Tāpēc sabiedrībai jātiecas nevis uz vienādību, bet uz daudzveidīgu elementu saplūsmi, atzīstot un integrējot katru dažādību kopējā mērķī. Tālāk, iesaistīšanās un kopredzes princips. Konfluence aicina katru individu un grupu aktīvi piedalīties kopējā risinājuma veidošanā, apzinoties savu atbildību un ieguldījumu kopējā labuma veidošanā. Dialogu nozīme. Trešais. Konfluence prasa atklātu un cieņpilnu dialogu, kas balstās uz savstarpēju klausīšanos un vēlmi saprast, nevis vēlmi uzvarēt un izrādīt pārākumu. Holistiska pieeja. Sabiedrības problēmas tiek aplūkotas sistēmiski, uzsverot ilgtermiņa sekas un sistēmiski saistītos faktorus. Konfluences pieeja mēģina rast risinājumus, kas līdzsvaro ekonomiskos, sociālos un vides aspektus. Tā, un tad, kas tad būtu tās pamatvērtības, varbūt vēlreiz viņas definēsim. Iespējams, šeit traģiski kļūdos, lūdzu palabojiet mani, ja jūs atrodat šeit kādas nepilnības. Tāds sabiedrības konsensus, kas izriet no visu kopīgām interesēm, nevis privātajām ambīcijām. Proti, kaut kādas kopīgas vispārīgas gribas esamība, kura balstās uz latviešu valodas un kultūras uzturēšanu, ilgtspējīgas ekonomikas attīstība. Šīs ir tādas programmatiskas lietas, bet tas ir jāpasaka, ka, manuprāt, kultūra un ekonomika ir vienas monētas divas puses, ka mēs nevaram te stāstīt par to, ka mums nav naudas kultūrai, jo tad mums nav naudas Latvijai. Ja mums nav naudas Latvijai, tad par ko mēs te muldam? Kāds budžets, kāda dalīšana? Kas tas par tukšām frāzēm? Jā. Jaunas empātiskas līderības attīstība un solidaritātes starp sabiedrības grupām. Paldies par uzmanību. Paldies Ventam Sīlim par jauniem dziļumiem. Es domāju, ka katrs, es domāju, ka tā ir, bet es aicinu katram arī piefiksēt, atgādināšu šīs sesijas tēmu. Es un mans maz izglītotais politiskais oponents. Man liekas, tās lomas, es sevi mainu. Man ir vienā brīdī, es domāju, ka es esmu tas maz izglītotais politiskais oponents, citā nē.
Nākamo Zibens runātāju aicināšu Gintu Apalu, vēsturnieku un Latvijas okupācijas muzeja publiskās vēstures nodaļas vadītāju. Lūdzu, Apala kungs. Man ļoti jāatvainojas, esmu drusciņš slims, bet atnācu šeit aiz cīņas pret jums. Un arī tāpēc, ka pirms neilga laiks klausies Valdi Birkala. Un tas 82 gadus vecais aklais cilvēks iznāca priekšā un pateica kaut ko ļoti svarīgu. Divas lietas. Pirmā to, ka šī neoliberālā pasaule ir beigusies. Mēs domājam, ka Reigans un Tečera konservatīvi, bet ne, viņi ievadīja šo neoliberālo pasauli, kur tagad beidzas. Un otra lieta, ka šai neoliberālajai pasaulē piemet vēl viena lieta, ka viņā nebija patiesības. Demokrātija kļuva manipulējoša, nevis patiesa. Ja? Un līdz ar to pašu mēs nonākam pie jautājumu, kā mēs varētu, kā cilvēki, kaut ko darīt, lai attīstīt šo valsti un sabiedrību kopumā. Un te man jāsaka vēl viena lieta, ka Trumpa ievēlēšana dod cerību. Tāda cerība, ka cilvēks spēj saliedēties. Un tas saliedēšanās nāk no apakšas. Nāk no cilvēku patiesiem interesēm un vērtībām, ar kurām cilvēki dzīvojuši. Tas pats galvenais. Un es tiešām jūtos slikti un gribēju pateikt vēl vienu lietu, ka, mīļie draugi, latviešu tauta, kā politiskās organizācijas, ir beigusies. 2009. gadā, tad, kad mūsu valdība izstūma no Latvijas, 200,000 cilvēku, tajā brīdī latviešu tauta beidzies. Tā ka par nākotni, ja ir jārunā, un es nezinu, ko cīņu. Man drusciņi šeit pārsteidz tas, ka šajā zālē nav neviena cilvēka, kurš nav atteicis. Vai tas būtu normāli? Es domāju, ka ne. Kā gan mēs varam būvēt valsti, ja mēs šeit esam paši noslēgušies šajā mazajā cilvēku grupā? Tā ka tiešām es neesmu vesels, atvainojos ļoti, ar to es beigšu. Paldies Apala kungam par papildus domām un gatavošanos arī otrai daļai un arī pauzei. Un nākamo Zibens runu aicināšu teikt Nilu Konstantīnovu, pusauģu terapeitu. Nilu, lūdzu. Ja jūs augāt 90. gados, tad ļoti iespējams jums dzīvē bijis tāds posms, kurā jūs esat vai nu metālists vai reperis. Un ja 2000. Tad alternatīvais vai tā dēvētais saldais. Vai arī varbūt iekritāt kādā no mazākām subgrupām, goti, gīki, panki, zubri, lai vai kāda būtu grupa, to raksturo spēcīgs pretnostatījums. Teiksim, es piederēju pie alternatīvajiem, un mums bija absolūti skaidrs, ka dzīvē nav nekā derdzīgāka, zemiskāka, pretīgāka, netīrāka, arī bīstamāka kā reperi, kuriem tolaik attiecīgi arī tika piemērot dažādi vulgāri cilvēku cieņu pazeminoši apzīmējumi, gopņiki, urlus un tam līdzīgi. Pusauģi mēdz investēt milzīgu darbu, lai iegūtu šo grupas piederību un to dažādi signalizētu ar apģērbu, matu griezumu, mūziku, vietu, reāli vai virtuāli, kur viņi uzturas, un nerad šīs vietas un identitātes tiek sargātas pret tiem otrajiem ar neapvaldītu mežonīgu agresiju. Nepilngadīgo bandu cīņas Lielbritānijā vai bēdīgi slavenās zaļumbāles ar divu kaimiņciem sadursmi tepat Latvijā ir ilustratīvi piemēri. Nevienmēr, protams, izpausmes ir tik ārēji vardarbīgas, bet pusauģa psihes realitātei iekļaušanās vienā grupā un pretnostatīšanās otrai ir viena no viņa vecumposma lielajām drāmām. Grupa pusaudzim sniedz to, ko mazākam bērnam sniedz mamma un tētis, drošību un priekšstatu pašam par sevi brīdī, kad identitāte ir vēl trausla un nenobriedusi. Un tad normālā situācijā, teiksim, ap gadiem 18, 20, varbūt nedaudz pāri,
Mēs jau varam sēdēt birojos, visi pie blakus datoriem, metālisti, reperi, saldie, goti, gīki, un saprasties, sadarboties, vai vismaz nesakauties pie pirmās iespējas. Tāpēc, ka psīhe ir pietiekami nobriedusi, lai spētu uzturēt pats savu identitāti. Tā vairs nav tik atkarīga no grupas lojalitātes vai ciemata robežām. Kļūstot par jauno pieaugušo, cilvēks pabeidz to sarežģīto uzdevumu, kur viņš uzsāka, būdams vēl tikai zīdainis. Apvienot prātā šķietam neapvienojamo. Neviens, tostarp mamma, neapmierina manas vajadzības pilnībā. Un tie, kas kopumā ir labi pret mani, mēdz būt arī ļauni vai vismaz vienaldzīgi. Šis jaunais cilvēks tad ir pārvarējis narcistisko šķeltni, kas liek sevi, vai arī savu grupu redzēt vai nu kā perfektu, vai kā nicināmu. Vai arī nav pārvarējis. Un turpina arī 20, 30, 40 gados idealizēt savus grupas piedarību un uzskatus un nicināt pretējo. Pasaulē mēs runājam par tādu kā endēmiju jauniešu vidū failure to launch, ja nespēja pacelties pieaugušo dzīvei, it kā iesprūstot mūžīgā pusaudzībā. Ir saprotami, ka šī pati endēmija pārņem mūs arī sabiedrības līmenī. Gal galā, vai mūsu pašreizējās vērtības nav izteikti pusaudzīgas, nevis pieaugušo dzīvi vai briedumu uzteicošas. Seksīgums, jauneklīgums, augstākais kompliments mūsdienas sabiedrībā kāds. Tu izskaties jaunāks par saviem gadiem. Neviens nesaka, piemēram, tu izrādies gudrāks, nekā tu sākumā izskatījies. Nav tur nekāda brīnuma, ka dzīvojot šādā pusaudzības vilkmē, mēs esam ievilkuši arī grupu identitātes krīzes. Ko darīt? Ja ir divas naidīgas pusauģu grupas, tad telpā ir jāienāk kādam pieaugušajam. Un pieaugušā loma ir šāda. No vienas puses būt nosvērtam, skaidram, spēcīgam, lai abas grupas sajūt, ka viņiem nav jācenšas pazemot viens otru, lai tikai netiktu iznīcināti paši. Otrkārt, pieaugušam jābūt siltam, saprotošam, jutīgam, lai abas grupas zinātu, ka viņas vajadzības sadzirdēs un ka viņa trauslās identitātes respektēs. Citiem vārdiem sakot, ir nepieciešams ideālais, ja vismaz pietiekam labais vecāks, stingrais un reizais siltais. Jeb kā es to dēvēju, maigi konservatīvais. Maigais konservatīvisms ir labākā pieeja, palīdzot pieaugt pusauģiem. Un izskatās arī labākā politiskā pieeja pusaudzībai iesprūdušai sabiedrībai. Paldies! Paldies Nilam Konstantīnovam. Un mūsu zibens runu daļu aicinu noslēgt Kārli Irbi, Latvijas Evaņģēliskās Luteriskās baznīcas Mazirbes draudzes mācītāju. Lūdzu. Labvakar! Kā mācītājiem mums nereti ir no vienas puses jāskatās uz sabiedrību, bet to, ko mēs reāli varam un daram, mēs palīdzam individam, jeb tai dvēselēji tuvoties Dievam, un caur to tā sabiedrība mainās. Tāpēc es ceru, ka jūs uztversiet šo uzrunu personīgi, nevis domājat, kas citiem jādara, bet kas ir man jādara. Kas uz savu brāli dusmo, tas sodāms tiesā, bet kas saka uz savu brāli ģeķis, tas sodāms augstā tiesā. Kas saka bez Dievs, tas sodāms ēles ugunī. Šos vārdus Jēzus pasaka komentējot bauslu, tev nebūs nokaut, ja precīzāk tev nebūs slepkavot, atklājot tā dziļāko nozīmi. Pirmajā brīdī varētu šķist, ka Jēzus pārspēlē nosaukšanu par muļķi, saistot ar bausli, kurš aizliedz slepkavot. Bet, ja šos Jēzus vārdus attiecinām uz politisko procesu un ieskatāmies vēsturē, tad mēs ieraugām, cik viņa vārdi ir skaudri patiesi. Nereti tieši tā notiek ar politiskiem oponentiem. Sākumā es savās dusmās nedzirdu savu oponentu, tad es saku, ka viņš ir dumšs, jeb neizglītots un visbeidzot bezdievs. Sekulārā kontekstā es teicu kolaboracionists, citas valsts aģents. Respektīvi tāds, no kura vispār neko labu nevar gaidīt. Un tad var sekot oponentu izslēgšana no diskursa, viņa depersonalizācija līdz pat fiziskai viņa iznīcināšanai. Ar politisku oponentu es šeit nedomāju teroristus, revolucionārus un citādi pret mūsu valsts kopienu naidīgus ļaudis.
Ar politisku oponentu es domāju līdzpilsoni, ar kuru man kopā ir atbildība valstiskā kopienā iepratim iepriekšējām paudzēm, vienam pret otru un iepratim nākamajām paudzēm. Jā, mūsu viedokļi kādās lietās atšķiras, bet mums ir jāatrod kopīgs veids, kā šo atbildību realizēt. Arī šeit šodien kādos jautājumos mēs esam politiskie oponenti. Tāpēc sakot, mēs runājam par es un mans politiskais oponents. Iznīcinoša attieksme pret oponentu ir raksturīga diktatūrās, bet nevar noliegt, ka arī demokrātiskās sabiedrībās oponentu apklusināšanas procesi notiek. Ne tik nežēlīgā veidā kā diktatūrās, bet karjera vai iespēja izteikties publiskajos mēdījos gan var tikt ierobežot. Kā arī Covid laiks spilgti atklāja, cik viegli pat demokrātiskas sabiedrības var pārvērsties par diktatūrai līdzīgām sabiedrībām, kurā notika cilvēku segregācija faktiski pēc vienas pazīmes – potēts pret Covid-19 un nepotēts pret Covid-19. Pārsteidzošais tajā visā bija tas, ka pietiekoši lielai sabiedrības daļai, tepat mūsu, tā jau mazajā Latvijā, tas šķita pieņemami un atbalstāmi. Piemēram, tas, ka vecāki nepotēšanās dēļ tika atlaisti no darba, un tādējādi gan viņiem, gan viņu nepilngadīgiem bērniem tika liekti iztiks līdzekļi. Visbiežāk tas tika panākts ierindojot oponentus muļķu kategorijā. Kaut citos apstākļos tie paši cilvēki tieši šādu segregācijas atbalstīšanu uzskatīt par neiedomājumu muļķību, ko varētu aizstāvēt tikai muļķi. Tāpēc kurš kurā brīdī ir muļķis, mēs nekad nevaram zināt. Vācu teologs Dietrichs Bonhoeffers, kurš savā laikā pretojās nacistiem un par to samaksāja visaugstāko cenu, no cietuma rakstīja vēstules, kur citu starpā viņš analizēja muļķības fenomenu. Viņš nonāca pie sekojošiem secinājumiem. Pirmkārt, muļķība ir morāla kategorija, nevis intelektuāla kategorija. Tātad tas ir gribas akts, ne tik daudz intelekta vai erudīcijas trūkums. Otrakārt, tas ir sociāls fenomens. Kļūt muļķim ar kādiem kopā ir vieglāk nekā to darīt vienam. Treškārt, un kas ir, man liekas, vissvarīgākais, ko viņš pasaka, mēs katrs esam atbildīgi, lai katrs pats pretotos savai muļķībai. Un tas, manuprāt, ir pirmais un svarīgākais darbs – pašam nekļūt vai nepalikt par muļķi. Un viena no muļķības raksturīgākajām pazīmēm ir iedomāšanās, ka es visu zinu. Un tas ir muļķīgi kaut vai tā iemesla dēļ, ka visziņas atribūts ir piemīt Dievam, nevis cilvēkam. Tāpēc politiskā diskusijā es varu mācīties no oponenta, jo iespējams viņam ir perspektīva, kas tieši man iztrūkst. Un pat ja man šķiet, ka oponents nepareizi saprot lietas būtību, tad mans pienākums viņam to skaidrojot savu redzējumu, es varu kaut ko iemācīties. Nevelti ir teiciens, ja tu nespēji kādu lietu izskaidrot 7-gadīgam bērnam, tad iespējams tu pats to vēl līdz galam neesi sapratis. Un tā mācot otru, mēs paši mācījāmies. Katrā ziņā politiskajam diskursam būtu jānotiek pārliecinot par viedokļiem, nevis tos uzspiežot vai izslēdzot. Tāpēc, kad nākamreiz gribēs savu politisku oponentu nosaukt par muļķi, atceries Jēzus sacīto. Kas uz savu brāli dusmo, tas sodāms tiesā, kas saka uz savu brāli ģeķis, tas sodāms augstā tiesā, bet kas saka bezdievis, tas sodāms ēles ugunī. Paldies! Paldies visiem par dzibens runām. Ir labs pamats otrai daļai, kurai mums pietiks arī gana labs laiks. Tagad es aicinu ar tādu uzmanību uz pat dzirdēto, bet doties vienās 30 minūšu pauzē un atgriezties šeit pēc 30 minūtēm. Droši vien zvani mūs uz to arī pasauks. Jā, paldies. Un tad mēs turpināsim ar tādu jautājumu atbilžu sesiju 3 galvenajās sadaļās, par kurām es arī tālāk pateikšu. Paldies! Ejam pauzē!